Dāmas un kungi, esiet sveicināti šodien izglītojušā rubrika Pārdod laimīgs par pilnvarām runa. Situācija tāda, ja jūs esat dzīvojat ārzemēs un gribat pārdot savu īpašumu Latvijā, vai arī jūs esat kaut kāds uzņēmuma pārstāvis Latvijā kādam ārzemju uzņēmumam, kur īpašnieks ir ārzemnieks un bieži neatrodas Latvijā, pārdodot kaut ko, ne tikai īpašumu, lai izveidotu pilnvaru, ir nepieciešams šo te pilnvaru sagatavot Latvijā. Kāpēc es saku, kāpēc to nevarētu sagatavot ārzemēs? To var sagatavot ārzemēs viennozīmīgi, bet katrā valstī sava likumdošana. Pēc personīgās pieredzes saku, saņēmām ārzemēs likumdošanai atbilstošu pilnvaru Latvijā. Latvijas likumdošanā nedarbojās, notārs saka, nestrādās, un jums jāsagatavo pilnvaru, kas atbilstoši Latvijas likumdošanai. Tātad labākais veids, kā to darīt, ir Latvijā sagatavot šo jau gatavu projektu, nosūtīt uz ārzemēm, kurā valstī neskatoties jūs atrodaties, protams, to visu pārtulkot, lai visas puses saprot, par ko iet runa. Un tad šo te apstiprināto, notariāli apstiprināto ar apustuļiem apzīmogoto pilnvaru atsūt šeit uz Latviju, ko esam šeit pat arī sagatavojuši, un tad šī pilnvarai vienmēr būs juridisks spēks. Tā kā esam gudri nekustamo īpašumu darījumos no ārzemēm, tā kā lai visiem forša diena un lai izdodas labu darījumu.